Nu, laba diena, dāmas un kungi, jā, var sakot, stāv pie dzelzceļa sliežu pārbrauktuves Vācijā un domājāt, cik ļoti Latvijas valsts uzticās saviem līdzpilsoņiem, jo mums labākajā gadījumā pie dzelzceļa pārbrauktuvēm pa lielam vienmēr ir luksafori, jā. Nu, šur tur ir šlagbauma arī, bet pa lielam luksafori, jā. Un tad valsts saka, zin kā, nu, tu esi pieaudzis cilvēks, jā, zin kā, nu, tu nedrīkst iet nosacīt, bet, nu, tu var hujārīt tai sarkanai gaismai pāri, nu, tikai paskaties pa labi, jā, un paskaties pa kreisi, jā. Ja vilciens nav, nu, protams, mēs ejam pāri, jā, viss, zin kā. Bet, protams, atrodas, jā, kāds īpaši apdāvinātais, kuram tad, vadi ir ausīs, zin kā, jā, tur deguns telefonā līdz galam, zin kā, tur, skatiens kaut kādā 5. dimensijā, un viņš hujā arī pāri, jā, viņam ir pajebaķi, tur nāk no labās puses, kaut kas nenāk no kreisās puses, jā, un beigās, visi, jā, latvieši lasa Facebookā lieliem burtiem, vilciens notriecis, jā, cilvēku, mīļie draugi, jā. Vilciens nesēž krūmos tā kā tīģeris no National Geographic un nevaktē kārtējo cilvēku, lai uzpistu tam virsū, jā, respektīvi. Nevienu nemedīja, cilvēks pats tam iziet priekšā. Un šeit, ja mēs salīdzinām ar Vāciju, nu, kā jūs teicat, 98% gadījumā Vācijā pie visām dzelzceļa pārbrauktuvēm ir salikti šlagbaumi. Reku šlagbaums ir aiztaisījies, sarkanā gaisma, velosipēdistiem un gājējiem arī šlagbaums ir aiztaisījies. Respektīvi, tu vari izšmaukt cauri, bet tā kā tas vilciens nāk konkrēti no tās puses, ne jau no šīs, kur viņš tagad nāk, tad šlagbaums suka aizverās jau 5 minūtes pirms vilciens vispār vēl ir atbraucis. Tam seko cilvēku izkāpšana ārā, tam seko nākamo cilvēku iekāpšana vilcienā. Jā, tā vēl kaut kāds mašīnists izdomā savu, kārtējo ikdienišķo kāsu uzpīpēt un iedzert kafiju, un tas viss aizņem, es jums nediršu kaut kāds 7 līdz 10 minūtes, kamēr vilciens sāk kustēties un brauc te pāri. Te tikmēr, mēs cilvēki, jā, un mašīnas, kuras te sastājās puskilometru rindā, gaidām tā, ka tā dalbajoba, jā, zin, pa to laiku te reāli varētu paspēt, nu, pārbraukt kaut kāds 10 fūres pāri, jā, kaut kāds 10 vieglās mašīnas, jā, kaut kāds 15 tantiņas ar štoku pie sāna varētu pāriet lēnā garā pāri, jā, kaut kāds kombains un traktors vēl, jā, bet nē, zin, jāgaida, tā kā dalbajobām reāli, nu, es nesaprotu, jā, un tad es gribētu, jā, tā kā pateikt, nu, tie, jā, kuriem tad Latvijai tie Formula 1 gāja pāri, jā, nu, pirms jūs ejat pāri, jā, nu, izdariet šo te ļoti sarežģīto vingrinājumu, nu, paskatieties pa labi un paskatieties pa kreisi, jā, zin kā, pirms jūs hujāriet pāri, nu, jā, jums neviens, sodu neliks virsū pie tas sarkanās gaismas, bet, nu, pārliecinieties par drošību, jā, lai pēc tam visai valstī jūsu dēļ nav jācieš, jā, dēļ tā, kad mums saliks vot šitāds te šlagbaums, jā, mēs tā kā dalbajobi, jā, tagad te stāvēsim 10 minūtes, jā, un gaidīsim pastardienu to svētdienu, jā, nu, nahuj mums tas ir vajadzīgs mūsu Latvijā, jā, līdz ar to, jā, jā, kas attiecas, jā, pa dzelzceļa pārbrauktumiem, es pateicu, jā, un tā man tāds, jā, vēl tāds jautājums, jā, publikai, vai mums Latvijā vajadzētu pie visām dzelzceļa pārbrauktuvēm salikt šādas te šlagbaumas? Pat ja tas būtu meža vidū, piemēram, jā. Es personīgi uzskatu, ka nē, ka tas būtu tīrākais marazms, jā, un tur atkal būtu kaut kāda sodu sistēma noteikti, un jā, kaut kāds, vēl darba stundas pa bīstam situāciju izraisīšanu un tā tālāk, jā, nahuj mums tas vajadzīgs. Līdz ar to, jā, ja tu hujāri pāri, ja tev, es nezinu, gribās kaut kādu pašnāvību uztaisīt, jā, nu, aizej uz kaut kādu ķīpsalu stūri, uzkāp augšā un nolec lejā, jā, vai, nu, kaut kādā zinātņu universitātē no jumta arī var nolikt, jā, ja tev to negribās darīt, es nezinu, iepis kaut kādas 10 ekstazī tabletes, jā, un atmet pakaus no šitā kaifa, jā, bet pret dzelzceļa sliedēm uzvedies lūdzu cieņu un padomā, ka pēc tavas nāves, jā, mums pārējiem arī kaut kā jādzīvo, un mēs negribam gaidīt, 10 minūtes, kamēr, kaut kāds mašīnists kafiju izdzers, jā, tur pieturēt. Tā kā kaut kā, jā, visiem izteicos jautājumu arī uzdevu, un visiem, jā, foršu dienu novēlēšu. Tiekamies jau citreiz. Čau!